čau, man mazo draudziņu šajā video es tev parādīšu interesantu kompozīcijas konceptu. Tie ir tehniski, viņi var izmantot arī improvizācijā, bet, ok, un es viņu demonstrēšu šoreiz uz klavierēm. Lūk, tad ķeramies pie lietas. Šeit mēs redzam klavieru taustiņus, un šo konceptu es varu izskaidrot diezgan īsi. Mēs paņemsim 3 dažādas notas. Tās var būt jebkuras 3 notas. Vienkārši mēs nospēlējam 3 dažādas taustiņas. Un tajā mirklī, kad mēs to izdaram, šobrīd filmē ar vienu roku, būs grūtāk demonstrēt, bet ideja ir tāda, mēs paņemam kaut kādu ritmisku, varbūt šajā kontekstā paņemsim izoritmisku paternu. Tas nozīmē paterns, kas visu laiku atkārtojas, piemēram, 1. nots, 2. nots, 3. nots, 2. nots, cing, 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 šitādā. Un tad mēs viņam atkārtojam kaut kādu reižu skaitu, ka mēs paši izdomājam, pieņemsim 4 reizes, un pēc tam, kad mēs turpinam spēlēt, pēc 4. reizes mēs pamainam vienu no šīm 3 notīm uz vienalga kuru pusi, pieturoties pie viena ļoti konkrēta principa. Kad mēs pamainam to noti, mēs pamainam tikai par pustoni. Tas nozīmē, ja es mainu šo, es varu nospēlēt vai šo notu vai šo. Ja es nospēlētu šo notu, viņi var pamainīt vai šo vai šo, vai arī šo un to. Un tas īstenībā ir šis koncepts. Es sākumā nodemonstrēšu tagad ar vienu roku spēlējot, kas ir, un arī filmējot vienlaicīgi, un tad no cita laņķa, kad es varēšu spēlēt jau varbūt plašāk izmantojot abas rokas. Tad reku pieņemsim. Es viņu varētu turpināt ļoti, ļoti ilgi, bet demonstrācija mazliet no cita laņķa. Tad es nodemonstrēšu, ka es spēlēju ar abām rokām. Šis paver lielāks iespējas tīri reģistra ziņā. Un šo konceptu izmantojot, var dabūt diezgan ievērojami lielu chronometrāžu. Un jums kādreiz varbūt vajag steidzami sarakstīt daudz mūziku, jums ļoti limitāts laiks, tad jūs atcerēsieties, kā es padalījos ar šo ideju, un būs tāds yes. Ok, tad 3 notas, 4 notas, labi, 3 aiziet. Uztversim šo kā zīmi, lai es beidzu spēlēt klavierus. Es pat neatceros, ka bija pēdējā reize, kad es spēlēju viņus, bet ok. Kādam noderēja, forši. Atā.